Ir labi zināt to, ko jūs zināt, vai ne? Vai jūs nejūtat visa tā rezonanci? Vai jūs nespējat sajust savas būtības pilnību? Vai jums nepatīk atbrīvot viņus visus no atbildības? Vai jums nepatīk atbrīvot no atbildības sevi? Paldies! Es jūtos ārkārtīgi privileģēts sēdēt šeit. Tūlīt notiks laba saruna. Pirms daudziem gadiem man bija sapnis, ka es laimēšu loterijā. Jūs tikko laimējāt. Es to jūtu, un es noteikti vēlētos, lai tas notiktu nekavējoties. Šodien džekpots ir $93 miljoni, un es vēlētos, lai tas notiktu šodien. Lieta ir tāda, no turienes nevar nokļūt tur. Jūs nevarat vēlēties kaut ko tādu, kā jums nav, un vienlaikus būt tam vibrāciju ziņā atbilstošs. Jums ir jābūt tam, ko vēlaties, un tad jūs to varat iegūt. Citiem vārdiem sakot, jums ir jājūt labklājība, kas ir līdzvērtīga jūsu lūgumam. Tātad, pirmkārt, džekpots, cik interesants vārds. Tas norāda uz kaut ko lielu. 93 miljoni tādi ir. Tas norāda uz kaut ko retu. Tas norāda uz kaut ko masticamu. Parasti tas nešķiet kā nākamais loģiskais solis. Tā lielums jūs nodod. Citiem vārdiem sakot, ja jūs teiktu, visums, man noderētu vairāk naudas, šajā vibrācijā ir ļoti maz pretrunu. Un, ja jūs šo sajūtu paustu bieži, līdz sāktu to gaidīt, tā ka jūsu vārdi dabiski pārvērstos par visums, man noteikti noderētu vairāk naudas. Es noteikti gaidu, ka pie manis plūdīs vairāk naudas, šajās maigajās, bezpretestības gaidās pie jums sāktu plūst vairāk naudas. Bet, kad jūs sakāt, visums, es zinu, ka tur stāv šī neticami lielā, gandrīz nevienam neizprotamā naudas kaudze, un es vēlētos, lai tā nonāk manā kaudzē, vibrācija pretrunē ir tik milzīga, ka jūs to varat noteikt pēc tā, kā jūtaties, kad par to runājat. Lai gan jūs reizēm varētu nonākt cerību arēnā, lielākoties jūs to negaidāt, pat izrunājot šos vārdus. Un mēs nekad neesam pazinuši nevienu, kurš spētu tik ļoti sakāpināt savus vārdus, lai veiktu šo vibrāciju lēcienu. Visums, tu varētu man to atlīdzināt. Tu varētu man iedot šo džekpotu un visu vērst par labu. Un mēs sakām, tas tā nedarbojas. Jums ir kroniski jāatrodas šeit, labklājības vibrācijā. Un, kad jūs tur esat, visums teiks, lūk, šeit ir veids. Lūk, šeit ir veids. Lūk, šeit ir veids. Kad esat virpulī, šī ideja, šī ideja, šī ideja. Tas nav neiedomājami. Patiesībā ir pilnīgi iedomājami, ka tad, kad jūs uzturaties ap virpuli un jūtaties noskaņojies, pieslēdzies un iedvesmots, jūs varētu saņemt pamudinājumu piestāt pie 7-11, saņemt iedvesmu par biļetes iegādes laiku un nopirkt biļeti, kas ir laimests loterijā. Bet, lai to izdarītu, jums ir jābūt virpulī, un tas nenotiek pēkšņi. Jums ir jānokļūst virpulī. Virpulim ir jākļūst jums pazīstamam. Tas, kas tajā visā ir tik interesants, jūs noskaņojaties uz virpuļu frekvenci un nesakāt, es gribu laimēt džekpotu. Jūs sakāt, nauda pie manis plūst pārpilnībā. Tā ienāk tikpat ātri, cik tā aiziet. Man nav vajadzības pēc naudas, nauda ieplūst. Tā ir kā gaiss. Es to elpoju un izelpoju, elpoju un izelpoju. Redzat, tas pie manis atnāk dabiski. Jums ir jānokļūst virpulī, un tad virpulis dod jums visu nepieciešamo, lai jūs procesā visu saprastu. Vai jūs ticat šī virpuļa pamatotībai? Absolūti. Vai jūs ticat tam, ka bijāt un esat avota enerģija, lai gan atrodaties šajā fiziskajā ķermenī? Es ticu. Vai jūs ticat tam, ka, dzīvojot šo dzīvi, esat pieteicis ļoti spēcīgas pretenzijas uz patiesu bagātību? Es ticu. Un vai jūs ticat, ka tā ir rindā uz jums, ka tā tur ir ar jūsu vārdu, ka tā jau ir piešķirta jūsu bankas kontam, ka tā ir tur jums un neviens to nevar jums atņemt? Es ticu. Vai jūs ticat, ka šajā naudā, kas jums uzkrāta, nav nekāda riska? Vai ticat, ka tā tur ir bez riska? Es ticu. Un vai jūs saprotat, kāda ir prasība, lai jūs varētu pieteikt tiesības uz savu bagātību? Nē, jūs esat gandrīz klāt, jo viss, kam jūs pateicāt, jā, nozīmē, ka jūs piesakāt tiesības uz to. Citiem vārdiem sakot, jūs zināt, ka esat to tur nolikuši, un jūs zināt, ka tā tur ir jums, un jūs zināt, kā vots jūsos to uzrauga, un jūs zināt, ka šis ir vibrāciju visums, un jūs zināt, ka esat vibrāciju būtne, un jūs zināt, ka varat atrast tās vibrāciju, un jūs zināt, ka pievilkšanās likums nekad nekļūst neprognozējams. Jūs zināt, ka pievilkšanās likums dos jums tieši to, ko jūs lūdzat, un jūs zināt, ka tas ir rindā uz jums, un jūs zināt, ka jums ir jābūt tā sadarbības komponentam. Citiem vārdiem sakot, viss, kas jums jādara, ir jānokļūst virpulī. Tā ir prasība. Jums tur jānokļūst, jāzina, ka tur esat, un bieži šī vieta jāapmeklē. Jums ir jāpraktizē labklājības sajūta, pat ja dolāri jūsu pašreizējā bankas kontā var neatspoguļot tos 94 miljonus, kas ir ceļā pie jums. Jums ir jādodas emocionālajā ceļojumā turp vēl pirms tam, kad esat devušies finansiālajā ceļojumā. Tā ir lieta, ko lielākajai daļai cilvēku ir ļoti grūti izdarīt, jo lielākā daļa ļauj savai vibrācijai pilnībā rēģēt uz dzīvi, ko viņi novēro. Un tā ir tā daļa, pie kuras jums jāstrādā. Tieši tā ir tā viltīgā daļa. Tātad jūs vienkārši sākat mainīt savu dialogu. Jūs sadraudzējaties ar to, kur jūs esat. Jūs sadraudzējaties ar dzīvi, ko esat nodzīvojuši un kas deva jums iespēju vēlēties tādu naudu. Citiem vārdiem sakot, jūs esat nodzīvojuši daudz dzīves, esat piedzīvojuši daudz kontrastu, esat lūguši un lūguši un lūguši.
Un mēs par jums nejokojam, un arī jūs par mums nejokojat, kad sakāt, ka vēlaties pieteikt tiesības uz šo bagātību, ko esat tur nolikuši. Mēs visi par to pilnībā vienojamies. Vienīgā lieta, par ko mēs vēl neesam vienojušies, ir tas, ka mēs zinām, ka tā ir jūsu un mēs zinām, ka jūs varat tai piekļūt, bet jūs to vēl nezināt, jo neesat pietiekami daudz praktizējuši, lai to zinātu. Tāpēc, ka jūs joprojām esat tāds cilvēks, kāds esat, jūs ļaujat pierādījumiem, kas izpaužas, būt kritērijam, kas liek jums ticēt. Mēs ļaujam tam, kas ir jūsu virpulī, būt kritērijam, kas liek mums ticēt. Redzat? Ak, es tam ticu. Es zinu, ka pastāv plaisa, un kaut kur šajā plaisā tas atrodas. Precīzi, tātad šī ir prakse, šis ir labs dialogs. Es ticu, ka tas tur ir. Es ticu, ka manās gaidās ir plaisa. Es ticu, ka es varu aizvērt plaisu savās gaidās. Es ticu, ka manas emocijas ir mana atslēga, lai aizvērtu plaisu savās gaidās. Es ticu, ka cerība atrodas virpuļa tuvumā. Es ticu, ka ticēšana ir virpuļa iekšienē. Es ticu, ka zināšana atrodas virpulī hroniskā, pietiekami konsekventā veidā. Es ticu, ka man ir piekļuve šiem dolāriem. Es ticu, ka šie dolāri ir paredzēti man. Es ticu, ka uz tiem ved ceļš, kas man būs viegls. Es ticu, ka ceļš ved cauri virpuli. Es ticu, ka ceļš ved cauri manām emocijām. Es ticu, ka ceļš ved cauri saskaņošanos ar avotu enerģiju, kas patiesībā ir mana lielākā daļa. Es ticu, ka manas emocijas man saka patiesību. Es ticu, ka tad, kad esmu vīlies, es tur neesmu. Es ticu, ka tad, kad esmu cerības pilns, esmu tuvāk. Es ticu, ka tad, kad esmu laimīgs, esmu tur. Es ticu, ka tad, kad esmu pateicīgs, esmu tur. Es ticu, ka tad, kad samierinos ar to, kas ir, esmu tur. Es ticu, ka tad, kad es novērtēju savas dzīves procesu, kas lika man tur ielikt šo risinājumu, es esmu tur. Es mīlu katru cīņu, ko esmu izdzīvojis, jo tā ir bijusi varība, kas to tur ielika. Es ticu, ka labklājība, ko esmu piedzīvojis, un labklājība, kas nešķita tik ļoti pēc labklājības, ir to tur man nolikusi. Es zinu, ka esmu savas realitātes radītājs. Es zinu, ka šīs lietas ir patiesas. Es zinu, ka varu izdzīvot visa tā izpausmes versiju. Es ticu, ka varu izdzīvot tā izpausmes versiju. Es domāju, ka visā šīs planētas ir pierādījumi par cilvēkiem, kuri atradās tieši turpat, kur es atrodos finanšu ziņā, kuriem bija tieši tāds pats virpulis kā man, kas bija sagatavots viņiem, un viņi vienkārši atrada ceļu iekšā. Un man nav jāatrod identisks ceļš. Man nav jāskraida apkārt un jāmeklē cilvēki un jājautā, kā tu tiki pie savas naudas, jo tas katram no mums ir citādāk. Bet viena lieta ir kopīgs saucējs ikvienam, kuram ir izdevies jebkas, uz ko viņš ir tiecies. Viņi atrada veidu, kā vibrāciju ziņā atbilst tam, ko viņi lūdza. Un tas ir viss, kas man jādara. Tā ir tā daļa, ko es meklēju. Kad jūs atgriezīsieties pēc atpūtas brīža, mēs par to runāsim tālāk, jo telpā ir aktīva vibrācija. Visi vēlas saprast, kā atrast lielākas pārpilnības vibrāciju, un mēs vēlamies jums parādīt, kā tā pārpilnība, ko esat ielikuši savā virpulī, runājot par džekpotu. Ja jūs varētu redzēt to patieso bagātību, ko esat savākuši un kas jums vibrāciju ziņā ir sagatavota, kurai jums ir tūlītēja piekļuve, bet tas nav caur darbību, tas ir caur emocionālo ceļojumu. Un tiklīdz jūs trenēsiet sevi vibrāciju saskaņā ar sava virpuļa enerģiju, līdz kļūs par normu gaidīt labas lietas, nevis sliktas lietas, līdz kļūs par normu justies turīgam, nevis izjust trūkumu, jums ir jāpraktizē normalitātes sajūta. Un viltīgā lieta ir, kā es varu sajust kaut ko tādu, kam man nav pierādījumu, kas to apstiprinātu. Un tas patiešām būs šīs pēcpusdienas diskusiju temats. Kā es varu trenēt savu vibrāciju neatkarīgi no realitātes, ko novēroju, lai tā atbilstu realitātei, ko esmu radījis. Tā ir apzināta radīšana tās labākajā izpausmē. Labs laiks pusdienu pārtraukumam, ja vēlaties. Tas var notikt tad, kad jūs paši sev noiet no ceļa.